Greisa Fraiere piedzima 1899. gada 14. martā Orinžā, Ņūdžersijā. Viņas tēvs, Daniels Edvards Fraiers, strādāja kā arotbiedrības pārstāvis, un viņas māte bija Greisa Mortone Gilberta. Viņas ģimene bija ļoti liela, jo viņai bija 10 brāļi un māsas, tomēr informācijas par viņas bērnību ir maz. Kāds laikraksta raksts par viņu vēstīja, ka viņa nav tikusi lutināta, kā arī viņai nav mācīts domāt vispirms par savu laimi. 1917. gada 4. aprīlī Amerikas Savienotās valstis pievienojās Pirmajam pasaules karam. 2 brāļi tika nosūtīti karot, un šī iemesla dēļ Greisa vēlējās palīdzēt savai ģimenei un kara centieniem, cik vien spēja. Tikai 4 dienas vēlāk viņa atrada darbu kā ciparnīcas krāsotāja uzņēmumā United States Radium Corporation savā dzimtajā pilsētā Orinžā, Ņūdžersijā. Apmēram šajā laikā US Radium Corporation sāka masveidā ražot Andark, augsto tehnoloģiju krāsu, kas tumsā spīd, un kuru 1902. gadā izgudroja Williams J. Hemers. Šī krāsa kļuva plaši izmantota kājnieku vidū, jo viņi tagad varēja naktī nolasīt militāro instrumentu ciparnīcas un rokas pulksteņus. Turklāt šo krāsu izmantoja arī dažādās sadzīves precēs, piemēram, gaismas slēdžos, māju numuros un leļļu acīs. Neskatoties uz pieaugošajām bažām par veselību, US Radium apgalvoja, ka viņu krāsa tik niecīgos daudzumos ir pilnīgi nekaitīga. Tas varēja būt taisnība tiem, kas iegādājās viņa produktus, taču to pašu nevarēja teikt par strādniekiem, kuri ilgstoši bija pakļauti rādia iedarbībai. Atšķirībā no citām tā laika kompānijām, US Radium labprāt pieņēma darbā sievietes. Patiesībā viņu krāsošanas personāls gandrīz pilnībā sastāvēja no pusaudzēm meitenēm. Viņu veiklās rokas bija ideāli piemērotas šādam darbam. Turklāt viņu alga bija apmēram 3 reizes lielāka nekā parastā rūpnīcas darbā, kas nozīmē, ka šīs meitenes bija vienas no vislabāk apmaksātajām sievietēm strādniecēm valstī. Tāpēc šo darbu raksturoja kā elitāru darbu nabadzīgām strādājošām meitenēm. Laba alga nebija vienīgais pievilcīgais šī darba faktors. Daudzas jaunas sievietes strādāja studijā kopā ar savām draudzenēm un māsām vai brāļiem. Kādu laiku Greisa strādāja kopā ar savu jaunāko māsu Adelaidu, taču viņa bija ļoti ekstraverta, un tā kā viņa pārāk daudz runāja, viņa beigās atlaida. Studijā viņām bija jākrāso Andark krāsa uz sīku ciparnīcu līnijām ar īpašu precizitāti. Šis darbs prasīja lielu precizitāti, tāpēc strādnieces, tostarp Greisa, ievēroja viņām mācītās tehnikas. Viena no šīm tehnikām saucās otas smailināšana ar lūpām. Pēc dažiem triepieniem ota mēdz zaudēt savu formu, tāpēc sievietes tika mudinātas izmantot lūpas, lai uzturētu otas galu asu un tīru. Problēma bija tāda, ka katru reizi, kad viņas lika otu starp lūpām, viņas norija nelielu daudzumu bezgaršīgas, spīdošas krāsas. Dažas jaunietes jautāja, vai krāsa viņām varētu kaut kā kaitēt. Vadītāji atbildēja, ka tas nav bīstami un ka viņām nav jābaidās, apliecinot, ka vienīgā blakus parādība, patērējot nelielu daudzumu krāsas, būs sārti vaigi. Tajā laikā daudzi cilvēki ticēja, ka neliels daudzums rādia patiesībā ir labs veselībai. Tas pat tika tirgots kā medicīnisks eliksīrs visu veidu slimību ārstēšanai. Izklaides pēc daudzas meitenes krāsoja savas kleitas, nagus un pat zobus ar tumsā spīdošo krāsu, lai naktī spīdētu un izceltos pūlī. Jauniešiem ļoti patika krāsas izstarotais mirdzums. Galu galā daudzi strādnieki pat sāka spīdēt tumsā. Tas bija briesmīgs signāls, bet viņiem nebija ne jausmas. Šīs nabaga strādnieces vēlāk kļuva pazīstamas kā spoku meitenes. Neskatoties uz to, ka zinātniskā sabiedrība un US Radium zināja par šīs vielas bīstamību, viņi neko nedarīja attiecībā uz dezinformāciju un apstākļiem, ar kuriem viņu strādnieces saskārās darbnīcā. Tas bija tāpēc, ka rādio kompānijas sponsorēja pētījumus, kas norādīja uz nelielu rādio devu pozitīvo ietekmi. Kā rezultātā laikraksti rakstīja, ka tas pagarinās mūsu dzīvi par vairākiem gadiem. Lai gan US Radium zinātnieki, strādājot ar krāsu, ievēroja nepieciešamos drošības pasākumus, piemēram, izmantoja svina ekrānus, knaibles un valkāja svina priekšautus,
Meitenes tika pilnībā atstātas novārtā un pakļautas radīja saindēšanās sekām. Pēc vairākiem gadiem, strādājot rūpnīcā, viss šķita diezgan normāli. Bet tad, 1922. gadā, Molija Maģija, viena no Greisas kolēģiem, bija spiesta pamest darbu, jo bija slima, taču viņa nezināja, kas ar viņu nav kārtībā. Sākumā viņai sāpēja zobi, un tad dažādi zobi sāka izkrist. Drīz pēc tam viņai sākās mokošas sāpes, kas liedz viņai iespēju staigāt. Neskatoties uz to, ārsti apgalvoja, ka viņai viss ir kārtībā. Pēc tam viņa zaudēja visus zobus kopā ar žokļa kaulu, ko zobārsts vienkārši izņēma no viņas mutes. Molijas ķermeni iznīcināja rādija saindēšanās, un līdz 1922. gada septembrim, tikai 8 mēnešus pēc sākotnējām zobu sāpēm, viņa nomira. Molija bija pirmā no ciparnīcu krāsotājām, kas nomira, taču viņas gadījums nebija unikāls. Neilgi pēc viņas nāves Greisa, tāpat kā daudzas citas ciparnīcas krāsotājas, cieta no nopietnām ar kauliem saistītām problēmām, īpaši žoklī. Drīz arī citas ciparnīcas krāsotājas mira, un tas notika ātri pēc kārtas. Šie noslēpumainie nāves gadījumi izraisīja uzņēmuma US Radium biznesa lejupslīdi. Bažījoties par to, viņi uzsāka dezinformācijas kampaņu un slēpa šo noslēpumaino slimību un nāves cēloni. Turklāt, viņi sadarbojās ar ārstiem, lai nāves cēlonis tiktu norādīts – sifilis. Tas grava sieviešu reputāciju un ļāva uzņēmumam US Radium noliegt jebkādu atbildību, cerot atspēkot jebkādu saistību starp ciparnīcas krāsošanas profesiju un noslēpumainajām slimībām. 1924. gadā viņi uzdeva Hārvardas fizioloģijas profesoram Cecilam Drinkeram izpētīt darba apstākļus rūpnīcā. Drinkera secinājumi bija pilnīgi pretēji tam, ko viņi bija gaidījuši. Viņš apstiprināja baumotās saiknes starp rādiju un sieviešu noslēpumainajām nāvēm. Uzņēmuma prezidents bija sašutis un atkal mēģināja šos secinājumus noslēpt. Lai mēģinātu saglabāt US Radium labo vārdu, viņš finansēja jaunus pētījumus, kuros netika konstatēta saistība starp ciparnīcas krāsošanas profesiju un noslēpumainajām nāvēm. 1925. gadā Greisas veselības problēmas sāka pasliktināties. Viņas žoklis kļuva arvien vājāks. Viņa izjuta arvien lielākas sāpes un viņas mugurkauls tika saspiests, tāpēc viņai nācās valkāt tērauda muguras korseti. Viņas ārsts uzskatīja, ka pastāv iespēja, ka šīs nopietnās veselības problēmas varētu būt saistītas ar viņas iepriekšējo nodarbinātību. Greisa bija ļoti inteliģenta meitene, un redzot, kas noticis ar daudzām viņas kolēģiem, viņa sāka pētīt iespējamo saistību. Pēc tam viņa konsultējās ar speciālistu vārdā Frederiks Flints, lai izmeklētu savas veselības problēmas. Neskatoties uz visām acīm redzamajām pazīmēm un to, ko viņai bija teicis ārsts, Flints apgalvoja, ka viņas stāvoklim nav nekāda sakara ar viņas iepriekšējo darbu. Tomēr tam bija labs iemesls. Flina nebija speciālista. Viņš pat nebija ārsts. Viņš bija toksikologs, kurš strādāja ASV rādījuma uzņēmumā. Tajā pašā gadā ASV rādījuma pirmais vīriešu dzimuma darbinieks nomira no nezināmiem cēloņiem, tieši tāpat kā daudzas rādījuma meitenes. Beidzot, eksperti pārņēma vadību un izmeklēja, kas īsti notiek. Sākotnējais Drinkera ziņojums tika apklusināts un bija pieejams tikai zinātniskajai sabiedrībai. Šī iemesla dēļ rādija meitenēm bija grūti atspēkot plaši izplatīto uzskatu, ka neliels rādija daudzums ir drošs. Tad ārsts vārdā Harisons Mārklens pierādīja vienreiz un uz visiem laikiem, ka šīs dīvainās slimības un nāves patiešām bija izraisījusi radiācijas saindēšanās. Veikot testus, viņš atklāja nopietnos neatgriezniskos bojājumus, ko izraisa radiācija, kad tā atrodas cilvēka organismā. Tas notika tāpēc, ka norītais radiācijas elements pastāvīgi izstaroja radiāciju. Tas savukārt radīja caurumus kaulos, iznīcinot strādniekus no iekšpuses. Mārklans drīz saprata, ka saindēšanās ir letāla. Spoku meitenes, kuras naktīs spīdēja, tagad zināja, ka viņu nāve ir neizbēgama. Greisa Fraiere tad kļuva par galveno dzinējspēku prasībā pret ASV rādījumu.
Neskatoties uz to, ka nopietnie veselības riski tagad bija daudz labāk zināmi, visā valstī ciparnīcu krāsotājas joprojām tika nodarbinātas. Greisa ticēja, ka viņai nav atlicis daudz laika, taču viņai bija labs iemesls prasībai. Viņa teica, es neuztraucos par sevi. Es vairāk domāju par simtiem meiteņu, kurām tas varētu kalpot kā piemērs. Problēma bija tāda, ka radiācijas industrija bija ļoti ietekmīga, un viņi pat mēģināja diskreditēt Mārtlenda skaidro atklājumu. Šī iemesla dēļ 2 gadus daudzi juristi atteicās uzņemties šo lietu. Neskatoties uz šiem šķēršļiem, viņas neatlaidība un inteliģence galu galā piesaistīja jaunu advokāta vārdā Reimonds Berijs uzmanību, kurš bija gatavs uzņemties šo lietu. Viņš iesniedza prasību pret ASV rādījumu, pārstāvot Greisu un vēl 4 ciparnīcu krāsotājas, pieprasot katrai $250,000 kompensācijā. Sekoja juridiska cīņa. Greisa un viņas kolēģis nonāca valsts mēroga ziņu virsrakstos, un drīz pēc tam viņas atradās starptautiska tiesas skandāla centrā. Sieviešu veselība strauji pasliktinājās, un lēni strādājošā tiesu sistēma nepalīdzēja. Beidzot, 1928. gada janvārī viņas no reizi parādījās tiesā. Tagad Greisa bija zaudējusi visus zobus, nevarēja staigāt, un, lai varētu sēdēt taisni, izmantoja muguras korseti. Tomēr reportieri joprojām raksturoja Greisu kā glītu. Arī pārējām rādījuma meitenēm bija līdzīgs vai pat sliktāks stāvoklis. 2 no viņām bija piesaistītas gultai. Nākamā tiesas sēde notika aprīlī, taču visas rādījuma meitenes bija pārāk slimas, lai varētu ierasties. Tad tiesnesis nolēma atlikt lietu līdz septembrim, jo daudz liecinieki atradās Eiropā atvaļinājumā. Šis lēmums izraisīja milzīgu sašutumu, un viens laikraksta redaktors sacīja, ka tā ir nolādēta taisnīguma izsmiešana. Šis sašutums palīdzēja radiācijas meitenēm, jo lietas izskatīšana tika pārcelta uz jūnija sākumu. Tomēr laiks strauji beidzās. ASV radiācijas uzņēmums spēlēja gaidīšanas spēli un centās vilkt garumā tiesvedību. Turklāt dažām sievietēm bija atlikuši tikai 4 mēneši dzīves. Dažas dienas pirms tiesas sēdes Berijs panāca ārpustiesas izlīgumu. Izmisumā rādīja meitenes negribīgi piekrita. Viņām nebija lielas izvēles un arī nedaudz laika dzīvot. Katra sieviete saņēma $10,000, un visas viņa medicīniskās un juridiskās izmaksas tika sektas. Neskatoties uz to, ka summa bija ievērojami mazāka, nekā viņas bija cerējušas iegūt, Greisa bija sasniegusi savu galveno mērķi. Tieši kā viņa bija plānojusi, Greisa pievērsa uzmanību saindēšanās rādīju problēmai un eksploatācijai rādīja nozarē. 1933. gada 27. oktobrī Greisa Frajere nomira savā dzimtajā pilsētā Ņūdžersijā, 34 gadu vecumā. Neskatoties uz to, ka Ņūdžersijas rādīja meitiņu pūliņi beidzās ar to, ko varētu uzskatīt par zaudējumu, tas izraisīja milzīgas pārmaiņas rādīja nozarē un darba tiesībās visā valstī. Ņūdžersijas rādīja meitenes iedvesmoja citus. Viena ciparnīcas krāsotāja, kura izlasīja šo stāstu avīzē, bija sieviete vārdā Ketrīna Vulfa Donahue no Illinois. Redzot, kas bija panākts, viņa uzsāka savu juridisko cīņu 30. gadu vidū pret Illinoisas uzņēmumu Radium Dial. Tāpat kā US Radium, viņi noliedza atbildību, meloja un centās slēpt jebkādu saistību starp viņa nodarbinātību un ar rādiju saistītajiem nāves gadījumiem. Viņi pat tik tālu aizgāja, ka iejaucās autopsijās, lai noslēptu patiesību. Neskatoties uz to, ka Ketrīna meklēja taisnīgumu savu briesmīgo veselības problēmu dēļ, ko izraisīja apstākļi Radium Dial, viņa tika atstumta, jo iesūdzēja vienu no nedaudzajiem uzņēmumiem, kas vēl pastāvēja lielās depresijas laikā. 1938. gadā viņas lieta beidzot nonāca tiesā, un pateicoties tam, ka Ketrīna sniedza liecības no savas nāves gultas, viņa uzvarēja lietā. Šī uzvara nebija tikai viņai pašai, bet arī visiem eksploatētajiem strādniekiem visā valstī. Ketrīna drīz pēc tam nomira, 1938. gada 27. jūlijā, 35 gadu vecumā. Šie gadījumi noveda pie dzīvību glābjošiem noteikumiem, un beidzot uzņēmumiem bija jāuzņemas atbildība par savu darbinieku drošību.
Pateicoties Greisas Fraieres, Ketrīnas Donahju un pārējo rādīja meiteņu drosmei, apņēmībai un upurim, rūpnieciskās drošības standarti ASV tika būtiski pastiprināti, un tas noteikti izglāba neskaitāmus citus no līdzīga likteņa. Līdz pat šai dienai spoku meitenes joprojām spīd savos zārkos, jo viņu kaulos ir iestrādāts rādījs. Par rādīja meitenēm ir sarakstītas daudzas grāmatas un uzņemti dokumentālie filmi, un pavisam nesen ir tapusi arī filma, kas iznāks tuvāko nedēļu laikā. Paldies visiem, ka noskatījāties šo video par rādīja meitenēm un Greisu Fraieru. Ceru, ka jums tas patika. Ja tā ir, lūdzu atstājiet man patīk un komentāru zemāk. Ja esat jauns šajā kanālā, kāpēc gan nepierakstīties? Ja jums ir kādi ieteikumi, ko vēlētos, lai es izveidoju, atstājiet komentāru vai atsūtiet man ēpastu, kuru atradīsiet aprakstā zemāk. Un, ja vēl neesat apskatījuši manu Instagram, es atstāšu saiti aprakstā. Paldies!